komisijas sākumā gribu informēt, ka direktors patreiz arī pareizam nav, bet viņam sapulcīt civilās aizsardzības komisijā saistībā ar plūdu riskiem, un te man pieredzi plūdiem ir, tas ir vecā šajā ietvaros, šī komisija ir organizēta, un tad arī apšties iespējamie šie te plūdu draudi. Tālāk es īsumā informēšu par tām aktualitātēm, kādas mums ir bijuši un kādas varbūt būs. Viena no tādām lietām interesantām ir, kad mums rīt ierodās Latvijas mūsu sadraudzības Stoļinas rajona delegācija, kur ar mūsu darbinieki ir sastādījuši programmu, un mēs arī rādīsim savu novadu, kā arī mūsu Latviju, atsevišķas vietas, lai arī šie cilvēki redz, kā mēs arī dzīvojam nedaudz citā laikmatā. Nākošais ir šī te maiņa ar lauka atbalsta dienestu. Šī darbība ir sekojoša, kad jau pārcelšanās ir jāuzsāk ar aprīļa sākumu, un līdz 15. aprīlim ir jābūt ladam pārcēlušam uz ogļi. Šie arī datumi tika pēdējā laikā tagad noteikti, jo ladam ir savas saistības, savi termiņi, kad viņi uzsāk šos te karšu zīmēšanu, izsniegšanu un hektāru maksājumu, šo izsniegumu pieņemšanu par šīm te Eiropas hektāru maksājumiem. Un teikšu, tas ir ļoti labi, jo šie datumi nevar nekur mainīt, un tieši šiem datumiem mums ir jāorganizē visi tie darbi, un tas ir reāli šis grafiks, tad mēs arī varēsim nonākt pie šī īpašuma problēmas. Ir ļoti daudz, tās tiek izcināts, un šis process samērā sarežģīts, gan tehniski, gan arī administratīvi vadāms. Ir noslēgušies iepirkumi, kas budžetā tika paredzēti Raukšu skolas jumta rekonstrukcijai. Tur ir 17 piedāvājumi, iepirkuma komisija patreiz viņus arī izvērtē, un stacijas toaletes remontam ir 11 piedāvājumi, kur arī iepirkuma komisija strādā pie šiem dokumentu izvērtēšana. Slēpošanas trases izbūves iepirkums tika pārsūdzēts, kā Kupers iepriekš informēja, kā tas bija, un bija iepirkuma uzraudzības komisijas sēde Rīgā, kur pārstāvēja mūsu speciālisti. Atzina, ka šī sūdzība ir nepamatot, bet diemžēl tur ir atsevišķi viena detaļa, un šis iepirkums ir atkal jāizsludina par jaunu, jo šajā procesa laikā bija jānosaka papildus vēl termiņš, kur termiņi ir absolūti noteikti, jo neviens nevar zināt, kā iepirkuma uzraudzības birojas vērtēs šo sūdzību un cik ilgi tas process var novirzīties. Un šeit ir tas stāsts, ko arī runāt par visu valsti, kolēģi pašvaldībās, ka šie iepirkuma likums, šis iepirkuma likums ir steigti jāpārskat, jāuzlabo, lai pēc iespējas efektīvāk varētu arī organizēt šos te darbus, jo ļoti bieži negodprātīgi uzņēmēji izmanto dažādas darbības, tiek piemērotas un arī šo procesu kavē. Tas būtu par šiem darbiem. Vēl es došu vārdu Kubiņkungam un pastāstu par šos mājas uzticētām visām darbiņiem, kā iet un kas tiek darīts lūdzu. Īsi. Var sakot, pašreiz svarīgākais, kas notiek 27. māja iepirkums. Mēs pieņemsim vienu variantu pret otru.
dzīvokļu īpašnieku kooperatīvu nesakot par lietas izvēlumu. Un tad mums ir galējais termiņš 8. Bet mēs visi līdz augusta sākumu. Tā kā atbilst tā lieta, es domāju, ka viss sakārtosies. Tad, ja noslēdzies, līgumu noslēdzām ar piekapu iegādi, mēs varam savu ceļus remontēt. Nu, pārējais viss darbībā ir, kas nepieciešams ceļus tīram, darbojamies visā par vietā. Un lielākais, ko izdarījām, izmantojot sasūmu Tukaunē, uz Kosīšu mājām ceļu uztaisījām, un tur gala rezultātā viens cilvēks pieapētījām, un tas ceļš ir uztaisīts, nedaudz mums vēl jāaptelko, bet viņš katra gadījumā diezgan kapitāli uztaisīts. Nu, tā, ko šī visi dara, kā esam. Ir problēmas ar mašīnu turēšanu atsevišķās ielās, mēs ar policiju saistījamies, ne? Kad mēs lielu dienu uztaisīt kaut kādu mašīnu, tur stāv un viņi jau nav. Tā ir problēma. Kā viņi pareizi tur stāv, bet visiem izziņot, ja novāc, un mēs nevaram neiet ar savu lielu tehniku iekšā, to varam noskatāt, nostot. Tā problēma pastāv, bet tā nu, tas nav. Šoferiem nevarētu likt, vai viņš norok apakšā. Es saprotu, jā, tas ir uzrakstīt. Es personīgi tā dārgu. Zem savas mašīnas jānovāc. Bet nu, ir tādi, kas vienkārši nevar to mašīnu, visi izvāc ārā, viņi neizvāc viņu ārā, un tad bet mēs izdarījām. Bet ir atsevišķi gadījumā. Mums ar tā normatīvā bāze arī jāpārdomā. Juristiem, ja? Tad mēs tomēr esam panākuši to uzlabojumu, ka mēs neejam pāri. Neskatoties uz gāzes cenām lielajām, tomēr tie uzlabojumi, kas tika veikti katru mājās trasēs, un kad tie uzlabojumi ir darījuši savu, un ja tikai tās cena, tā kā februārī un parausies bišķi uz leju, saprot, tad jau vispār varos uzlabot. Un tās lietas ir tas, uz ko mēs gājām, ka tas ir noticis. Jo tad jau mēs arī būtu ar 2,5 vatu vai 3 vatus vairākiem. Tā kā jau. Ideja ir, bet mēs viņu apspēlējam. Mums ir tehniski noteikumi izdarīti visi, jā. Bet saprotiet, ka te ir tas viens variants, kad saistībā jāskatās, jāanalizē. Mēs esam gatavi. Bet vēl mēs neizsludinām, mēs gribam vispirms izdarīt, galīgi uztaisīt tās trases, kuras vēl tur ir viņā galā no tirgus laukumu uz tām mājām. Mēs viņas caur Lijā, mēs taisam, mums projekti viss ir. Mēs arī to tūlīt izsludinām, un tās trases šogad uztaisām. Tā kā zemā nāk vaļā, tad īkšķilē jautājumu, ka trasēm noņemt. Pilnīgi. Viss ir jauns trases. Un tas arī ļoti uzlaboja. Bet pa šķeltu tur ir, mēs esam bet tiešām nedaudz uz bailes par to, ka tas ir tāds solis, ir kāda, ka ir jau gāzi, kādi tādi, kas kapitāli pazodas automatizācija, ar to šķelti tā, ka tiksies ceļi tā iznāk pūpināt nedaudz, jā. Ir kā ekoloģiskas dūmas ost, jā, arī būs nepatikšanas, jā. Un otra lieta, ka tomēr palielinās tas apkalpojošo personu skaits, un kā 4-5 kuļīgi jā. Mēs bijām lielajā Liepājas, Rāmajā koordinācijas stācijā, tur pusotrs cilvēks strādā. Nav tiesa, pusotrs strādā, bet viņiem ir vēl problēmas, kas seko. Mēs arī esam izskatījuši, kad tā šķelda nav tik precīzi un laba, viņai tur silikāti iekšā smiltis, veidojās tas stikls apakšā. Un tomēr vienam tur visu laiku ir jābūt tā katumā. Jo viņi ir tā mehanizācija. Jā, vienam visu laiku. Tur ir viens visu laiku, tur ir 3 bloki. Viņiem ir tā, ka viņiem ir 2 cilvēki, kas ir maina viens otru. Nu jā, mēs sakām. Vasarā es jums pateikšu tādu, vasarā mēs dzīvojam, kas uz tādu visu
Jā, Tas patiesībā ir nenormāli. Bet cik uz cik, par cik jūs rēķinu to koģenerācijas Viņa koģenerācijas izmaksu? stācija, viņa taisa jātais uz 4 megavatiem. Jo saprot, viņš nedod palīdzību. Viņi būtu priecīgi uztaisīt 2 megavatus, ja? Bet tad netiek dotu palīdzību no ārpus. Netiek dotu. Un vēl viena lieta ir, ka neskatoties uz to, ka tagad visi sapārējušies ar to šķeldi, ja? Kad var būt problēmas arī ar šķeldas dārdzību, ar šķeldas. Nav tik vienkārši. No zemniekiem iepirkt nav tik vienkārši, jo, mēs latviši, mēs ar to varētu. Tāpēc mēs arī ņemam šķeldotāju, mēs skatīsim. Es domāju, ka mēs varam panākt tādu lietu, bet tur ir ieguldījums, es jums pateikšu. 700 000 tur ir viss tā izmaksa uz 4 megavatiem, ja? Un tas nozīmē no eiro 40% 50%. Kas atkal cels augšā, to jau mēs vairāk neiztaisīsim, tā mums jāliek uz tarifu virsū, ja? It kā lētāks būs, bet viņš cels to viens augšā. Un vēl viena lieta, kad modernizēt katlumātu, kas stāvēs. Saprotiet, te jau tas morālais. Tikko uztaisīja, tikko mēs labam situāciju. Un tā šķelda nāca jau pēdējos 2 gados tā krāsas virsū, jo mums bija jāglāb situācija. Un tad stāvos jautājums tāds, ka jāapvieno abas katlumātus. To arī izcinām paralēli. Zemiesim zem uzvērumu, kas ir taisīs to rītu, ja? Tad mēs varam apvienot abas katlumātus. Tad ir rezona. Divās vietās mēs nevaram uztaisīt. Tāda tas situācija. Katrā gadījumā nekas nobrundzēts nav. Tad visam vērties. Paldies, vēl jautājumu. Nav vairāk. Es lūgtu par papildus darba kārtību, iekļaut pamatdarba kārtībā 23. jautājumu par piekrišanu došanu zemes iegūšanai īpašumā. Uz deputāts te viedokli balsot, es parietināšu. Pret atturās 24. par grozījumiem Mikšķilas novadas pašvaldības domas 2012. gada 19. decembra lēmumā nr. 3 protokols nr. 13 par finansējumu piešķiršanu Mikšķilas novada bērniem Igoram sporta skolas audzēkņiem, IMS skolas dibinātājiem Igoram Miglniekam un IMS skolas direktorei Renātei Usvens. Lūdzu, kas par šādu priekšņu? Pa vienu zājumu. Pret, atturās. Mēs sakārtojam. Paldies. Un vēl lūgtu akceptēt pie pamatdarba kārtības 6. darba kārtības jautājumā ir izdarītas nelielas izmaiņas, kur ir tā tabuliņa un sociālais darbinieks, kur bija 0,7 slodzes. Mums speciāls pavērtēja, ka ir vajadzīgi vesels slodzi atstāt, ja, tur ir tādas izmaiņas. Lūdzu, nobalsot, kas par šādas te izmaiņas. Tas ir 6. tabuliņā amatu grupās, ja, 39,3, sociālais darbinieks, 1, tur ir 7 kā, jums ir būs materiāli, jā. Jā. Labi. Pirmais darba kārtības jautājums ir par finansējumu piešķiršanu nodibinājumam Fonds Sibērijas bērni. Komitejā skatīts jautājums. Mums bija izteikti. Paldies, kas likšu balsēm, kas par šī domas lēmumu projektu apstiprināšanu. Pret, atturās. Lūdzu, kolēģi, pacēliet, kas atturās par sekretāru. Paldies. Tad vajag kaut kādā veidā, ja liek visu laiku prasīs naudu, ja, šādiem te pasākumiem, tad vajag kaut kādu projektu izdomāt, ja, tad tur varbūt aicināt visus. Jūs arī varat kādam. Nē, tieši tā, var tā, bet tikai mēs tagad piešķiram bez jebkāda, jā, tā ir uzņēmēja jāsvīt saulīm, vai ne? Tāpāk kā vietu geka. Mēs komitejā diskutējām. Labi, ņemsim vērā Dagmāras kundas iebildes.
Nākošais otrais darba kārtības jautājums par finansējumu piešķiršanu līdzdem. Kurš grib izteikties? Kas par šo lēmumu projektu apstiprināšanu? Pret, atturās. Trešais finansējumu piešķiršanu Mulceniecei. Kas grib izteikties? Nav. Kas par šī domas lēmumu projektu apstiprināšanu? Pret, atturās. Ceturtais par līdzfinansējumu piešķiršanu grāmatu bērniem jauniešiem līdz 16 gadu vecumam izdošanai komitejā tika uzdots speciālistiem izvērtēt, es lūkšu par sanīti, jā? Lūkšu. Tad mēs vēlamies, lai mēs nobalsot par piešķiršanu 300 lapus šai grāmatai, brošūrai, pārējo līdzfinansējumu. Mēs Remeša kungam jau arī izstāstījām, ir jāpiesaista citas instances. Un tur līgumā uzreiz mēs arī lūksim divus nosacījumus, tātad ir jābūt informācijai tas, ka tas ir atbalsts no Ekšķilas pašvaldības šīs brošūras izdošanai un novada ģērboņu. Tālāk turpmāk šis te būtu iekšā viņa brošūrās. Sanāca, ka Jākapilī notiks, jā? Visticamākais būs Jākapils, jo šīs summas visur vienāds un Jākapilī jau ir gatavs makets, tātad īstenībā naudas summas. Kā lūdzu? Viņams naudu šoreiz par to maketu. Tu nevar saprast, vai viņiem viņi atsūtīja piedāvājumu par konkrētu eksemplāru skaidru, respektīvi 100 eksemplāri tik maksā, 300 tik, un iznāk tā, ka viens eksemplārs bija 370. Tas ir Jākapilī. 500 eksemplāri. 500 eksemplāri sanāca, tad ir precīzi. Tur vienīgi ir tas, ka Jākapilī 500 eksemplāri sanāk 1090 lati. Bet šeit ir stāsts par to, ka tātad ne pirmo reizi vien tiek izdot šī grāmatiņa, un mēs ar Sanitu apzinājām, un tas ir tāds, ka mūsu novada bērni, tie, kas interesējās par Dambertu un vispār Dambertu spēlē, tātad mūsu bērniem šī grāmata jau ir pieejama, un šī grāmata ir pieejama mūsu novadam arī visās mūsu bibliotekās. Tad ir jautājums par to, vai mēs teiksim, atkal visiem Latvijas bērniem. Tad tas ir jākārtot vienkārši savādāk. Tur būtu tā, es ar Sanitu arī runāju, tad Remeša kungam vajadzētu šo te savu materiālu piedāvāt zvaigznei ABC, vainīgi lielu vārdam, jo tas ir principā, tas ir tā kā mācības materiāls, tad, ja? Tad nākošais jautājums vēl ir par to, ka Jākapils, piemēram, viņiem ir tikai 21, no PVN 21%. Tad Ulmai viņi piemēro tātad šai grāmatai 12%. Bet tā summa tāda padarīs sanāk. Bet tā reizo maketēšana tad ir jāsaka. Cilvēks tagad salasīs, jums tos 300 viņš dabūs līdz tam, vai viņš izdod nav tā. Viņam jāpastrādā. Mēs jau nedodam viņam uzreiz naudu, viņam ir attiecīgi jāpiestrādā pie tā, lai dabūtu pārējo summu, un tikai tajā brīdī tiek slēgts līgums ar konkrēto šīs te naudas summas. Jo tur vēl, es atvainojos, jo tur vēl ir arī tā, ka Remeša kungs jūs dzirdējām, jo tu viņš teica, ka viņam nenāk autortiesības un neko viņš no šīs grāmatas, bet viņš arī neko nedabūs, jo pirmkārt tas ir tāda, viņi tiek tikai tā iespiesti, viņš nav viss šīs lietas pats sakārtot, jo mēs Sanitu vietā to izdarīt nevar. Tur ir, tātad izdevniecībā, piemēram, Zvaigznei, kur izdevniecība, kas, teiksim, paņem šo grāmatu iespiež un tirgu, tad tur automātiski jau arī tanī autoru līgumā šīs lietas viss tiek atrunāts un ar aku tiek teiksim. Skaidrs, viņam vienkārši pašam būs jāpēc. Jā, tieši tā. Palīdzēsim arī varbūt pie Ogres kolēģiem, lai griežos, es arī ieteikšu. Bet kā tu tā grāmata īstenībā ir vajadzīga mūsu skolas un mūsu novadu bērnu nodrošināt? Es negribētu kolēģiem piekrist, ka līdz galam viņi ir pieejami, jā, un nāk tie skolēni mainās, jā, ja mēs skaitam, cik mums skolēni, tad mēs zinām, cik grāmatas, jā, bibliotekām paši. Tas tā būtu. Labi, vēl kas grib izteikties?
Vienkārši to skicu vajag apskatīties, vai tas logo te ir uzlikts. Jā, nē, es saku, tas noteikti ir citādi būs, bet muzikas Labi, kolēģi, paldies par diskusiju. Kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšanu? Bet atturās 5. par finansiālu atbalstu Ginta Ziemeļa personāla iestādē. Paldies. Ja tā izstāde notiek Ogles vēstures un mākslas muzejā, mēs piešķiram naudu, būtu labi, tad Viņš būs pēc tam arī tā iesniegumā arī ir uzrakstīts vienkārši Ogles vēstures muzejas nāca klajā šādu piedāvājumu. iestāde teikumu nepabeigšu. Labi. Būtu labi, ka Ogles izstādē būtu rakstīts, ka tā izstāde tapos ar Rīgas no domas finansiālā atbalsta. Protams, jā. Tas var tā būs noteikti. Tas tieši zinu komentārs ir vietā. Tas ir jāatgādina. Jāatgādina, ka būtu jāsaka. Izšķiet to var nerakstīt. Nē, Bet otrē pateikt. Labi, paldies. Diskusija. Kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšanu? Pret, atturās. 7. 6. Par grozījumiem tikšos no pašvaldības domas 19.12.2012. lēmumā nr. 11. protokols nr. 13 par amatu klasifikācijas rezultātu apstiprināšanu. Tas arī tā jautājuma secība tika izdalīta. Jautājumi nav. Kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšanu? Pret, atturās. 7. pašvaldības nekustamā īpašuma brīvības ielā 48 Ūdevūgas noidā nodošana valsts īpašumā. Nav kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšanu. Pret, atturās. 8. par atļauju atsaimāt pašvaldības nekustamā īpašuma Raudu ielā 6 Ikšļos novadā daļu atdalāmo zemes vienību platību 0,0174 kā jautājumu. Kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšanu? Pret, atturās. 9. par saistošiem noteikumiem nr. 2013 aprūpas mājās pakalpojumu saņemšanas samaksas kārtību apstiprināšanu. Skatīt jautājumu. Izdiskutēs. Kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšanu? Pret, atturās. 10. par dzimteru soduma Valdes nolikuma žūrijas komisijas pamats sastāvu apstiprināšanu. Jautājumi? Man ir komentāri, man jautājumi. Es vēlos informēt deputātus, kolēģus un arī brīdināt par vakar piedzīvoto situāciju. Pulksteni 15:51 es saņēmu draugu zvanu. Vakardienas zvanītājs rupjā un agresīvā un ļoti aizvainošā veidā deva man nakti pārdomām. Un tas man vēl vairāk pārliecināja par to, ka es savu nostāju nemainīšu. Man tika draudēts, ka radīsies problēmas ar mājas, kurā bez man dzīvokļi ir vēl 61 dzīvokļu siltināšana. Sarunā ir līdznieku un telefona numurs un laiks ir fiksēts. Un es uzskatu, ka tādas čekas metodas mūsdienu demokrātiskā sabiedrībā tomēr nav pieejams. Tā ir vienkārši informācija. Bet zvans bija sakarā. Ar 10. jautājumu. Labi, paldies. Ņemsim vērā. Vēl jautājumu? Numurs ir zināms. Jā. Tālāk lūdzu, ja jautājumu nav, balsosim, kas par šī Bet varbūt tad... Nu, es atvainojos, jautājums nebija,
Lieku šo jautājumu uz balsojumu. Šo te diskusiju varam turpināt citā vietā. Ja kad informācija ir beidzis, lūdzu balsojam. Kas par? Pret? Atturās? Pret lūdzu. Vai saskatīt? Jo pagājušajās domas sēdē tomēr parunās par koncepciju un kā tas gala beigās būs un visādi tā. Kur tad tas ir palicis? Ja tas var palīdzēt, un arī savu priekšlikumu bija nolikumu sakarā, ka tā nav nozīmes. Tā nopietni izklausās. Bet nolikt pēc komitejas sēdes par to, ka domas sēde tomēr tā kā, vēlreiz nāks klajā. Ja jūs uzmanīgi skatījāties Ivetas kundze šo te lēmumu projektu, šīs iebildes daļēji, kur arī tika izdiskutēta, tika ietverts šīs izmaiņas. Ja jūs uzmanīgi skatījāties. Jūs neesat paskatījusies. Labi, gan, ka jūs zināt, ko es esmu paskatījusies. Es secinu no tā, ka jūs... Varbūt nevajag secināt. Vienpadsmitais par pārvaldes uzdevumu diliģēšanu valsts naudu pašvaldībai. Jautājumi. Nav kas par šī domas lēmumu projektu. Pret. Atturās. Man lūgumiņš, kas pretkrīt šo 11. Pa 11. Par deliģēšanu, par pārvaldes uzdevumu. Par taksometriju. Par taksometriju licenciju. Nu tad vēlreiz, kas par? Pret. Atturās. 12. Par nekustāmā īpašuma Mediņu Turkalnē Tīnošu pagastā Ikšķos novadā reģistrēšanu sabiedrības par ierobežot atbildību Baltijas investoru vārda. Jautājumi. Kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšanu? Pret. Atturās. Tālāk par 13. Par grozījumu izdarīšanu Ikšķos novada pašvaldības domas 2011. gada 28. septembra lēmumā numur 20 par ekskluzīvo tiesību piešķiršanu sniegt ūdens saimniecības sabiedriskos pakalpojumus Ikšķos novada administratīvajā teritorijā, protokols numur 10. Jautājumi. Kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšanu? Pret. Atturās. Par nekustāmā īpašuma nosaukumu maiņu jautājumu. Kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšanu? Pret. Atturās. Par nekustāmā 15. brīdī pašvaldībai piekrītušo lauku zemi ielas jautājumu. Kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšanu? Pret. Atturās. 16. Par neapbūvētu lauku apliņu zemju piekritību pašvaldībai jautājumi. Kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšanu? Pret. Atturās. 17. Par zemes īpašumu tiesību atzīšanu zemi kalnā PN1 zemes īpašumu tiesību nostiprināšanai zemes grāmatās pašvaldības vārdu jautājumu. Kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšanu? Pret. Atturās. 18. Par zemes ierīcības projektu izstrādes nepieciešamību nekustāmo īpašumu jūgas Tīnošu pagasts Ikšķos novada zemes vienības
sadalīšanai jautājumi. Kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšanu? Pret? Atturās? Nekustāmā īpašuma guņi, Īnušu pagasts tikšies novads, sadala nekustāmā īpašuma nosaukumu, piešķiršanu jautājumu. Tas ir lauka teritorijā, jā? Tā ir lauka teritorijā. Kur 37 hektāri atsevišķi zemes vienīgi? Zemes reformas laikā tāda ir izveidota. Tas ir esoši. Jā, tas ir Viņus esoši. Viņas pašlaik atrodas vienā nekustamā īpašumā, viņas viņu reģistrēs atkārt savā zemes grāmatā. Paldies, Jāni. Vēl jautājumu. Kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšanu? Pret? Atturās? 20. par zemes ierīcības projektu izstrādes nepieciešamību zemes vienību robežu pārkārtošanai. Jautājumi. Kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšanu? Pret? Atturās? 21. par zemes vienību ar katras atzīmējumiem, kā minēts domas lēmuma projekta apvienošanu. Jautājumi. Kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšanu? Pret? Atturās? 22. par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas rīku, veidu un skaita noteikšanu Rīgas ūdenskrātuvē. Jautājumi. Kas par būs? Kā lūdzu? Mums aizstāši ir noteikti iestrādāt. Tas ir to tiesu, vai nes domu. Vēl jautājumi. Kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšanu? Pret? Atturās? 23. par piekrišanas došanu zemes iegūšanai īpašumā. Kāds būs nozīmē? Vai tas ir? Tas nemāk un kaut Lūdzu sekretāri, nezinu. Tas līdzīgi tāpat kā bija tajā par Krievijas pilsoņu kapitāla 100% daļa. Šeit ir Vācijas pilsoni, kas arī dāvina meitai. Zemes īpašumu saskaņā ar likumu par zemes priekšdevas lauku apvidos ir nepieciešama domas piekrišana. Jautājums jautājumi. Kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšanu? Pret? Atturās? 24. par grozījumiem Mikšķos novada pašvaldības domas 2012. gada 19. decembra lēmumā nr. 3 protokols nr. 13 par finansējumu piešķiršanu Mikšķos novada bērniem Igora Migulnieka sporta skolas audzēkņiem, IMS skolas dibinātājiem Igoram Migulniekam un IMS skolas direktorijai Renaldai Krustāns. Lūkšu, Kaunis kundze, izstāstīt šī projekta. Tātad grozījumi, pirmais punktiņš paredz grozīt visā lēmuma pirmajā punktā datumus, kad norisinājās šis turnīrs, jo tika mainīti laiki. Sākotnēji bija paredzēts no 8. līdz 13. janvārim, kas arī domas lēmumā tika uzrādīts, bet patiesībā šis turnīrs notika no 4. līdz 9. februārim, kas arī šeit tāds ir parādīts. Migulnieka kungs griezās domē vakar, ja nemaldos, aizvakar, ar lūgumu piešķirt tomēr arī tos 55 slatus vienam audzēknim Rudolfam Feldmanim, kas sākotnēji lēmumā tika iekļauts, bet pirms īsākas domas sēdes tika svītrots sakarā ar nepietiekošām sekmēm. Viņam tātad bija šis vidējās sekmes bija 5,8 punkti no nepieciešamiem 6. Tā kā šī bērna dalība turnīrā jau tika pieteikta decembrī, viņš patiešām tur arī startēja sekmīgi un piedalījās, un viņa vecākiem nav šīs iespējas šo naudiņu šobrīd samaksāt, tad sporta skola lūdzu tomēr izskatīt vēlreiz iespēju piešķirt arī Rudolfam Feldmanim šos 55 slatus ceļītām gaļējai sekšanai. Protams, tika apsolīts nākošo reizi
šādus bērnus, kuriem šis te sekmes neatbildīs līguma nosacījumiem, viņos arī nepieteikti dalībai sacensībās un neņemt līdzi, bet šoreiz gadījās tā, ka komitejā tika atbalstīts ar visu, ar šo punktiņu, jā, tātad viņi arī bija pieteikuši, jā, jo komitejā lēmumā parādījās šī bērna vārds un uzvārds. Ja domas sēdēši izņemt ārā, un tad jau bija pavērt vārdu, viņi bija pieteikuši. Es gribu mazliet pakomentēt līdz. Īstenībā tas nemaz nav tik zem, un ja skolā šie bērni, ja mēs tagad piedāvājam šiem bērniem, kuriem ir kaut kāda mācība problēmas, nākas pagarināto grupu izmācīties, bet ja tam bērnam veicas tas sports, tad viņš ir jāatbalsta, jo viņš ar to sportu uzrauga arī pārējo līdzi, un vienmēr īstenībā arī sacensībā mēs nevaram tā vai nošķirt, jo viņš ir gājis uz treniņiem. Tas ir tas, par kuru ceļu viņš arī aizies, un īstenībā tas 5,8 nav jau nemaz tik arī zemes, ja viņam aiziet uz sportu uz 9-10, lai tā viena niša, ko viņš arī bija īstenībā, jo tas ir pierādījies, ja tu noliksi viņam, tas nevar būt kā sots vai kaut kāds citi, piemēram, soda, kad viņam nav sekmes, viņš nedrīkst apmeklēt kaut kādu tur bāli vai neiet, tas nav sots, tas nedrīkst būt sots un ir jāatbalstīs. Drīkst jautājums skolotāji, jā? Šīs te sekmes, tās bāļu sistēma līdz tām 10 līdz galam nav izprotama, jā? Bet tā modernā mums jāne. Jā, un nevarētu te būt tāda, elastīgāk pieeja, un es pilnīgi Ingūnai piekrītu, ka 5,8 vidējais jau nav nemaz nekšķāk. Tas jau iet 4 mīnusi, jā, pēc tā kā valsts. Tā ir motivācija, tieši tā, bet tā kā būs ārkārtā, viņš iet, viņš darbojās pozitīvi. Šis arī ir apsveicam, tas ir tās vispār tās sevis krāsas. Jā, tieši tā, tas ir tās. Tā ir apaliet, jo šodien parādās anketas, kur viņiem ir jānes uz sporta skolu, es nezinu, varbūt ar pārējiem arī paprasīt kaut ko tādu, kur augstākais raksta iekšā bērna attieksme pret mācībām. Nevis atbūt īstas stiprs, bet attieksme. Un tas patiesībā rāda vairāk, bērna uzvedība pret klases biedriem, bērna attieksme pret klases biedriem. Man šķiet, tā ir laba. Bet Vigora Miklēka varētu ieteikt par speciālismu, izveidojuši 5. un 9. klasēm pagarināto grupu, un īstenībā viņi var atnākt un skolotāju pavadībā stundas laikā izmācīties, un visa diena viņiem ir brīva. Bet viņi ir tikai 5. klasa. Kurā viņš tur ir? Man ir reizās tiesās, jo pārējie Tur arī visiem posmiem ir nodrošināta pagarinātā grupa, un īstenībā tiek Tikot viņš mācās Rīgās, jā. Bet arī tur nav problēma. Nē, Rudolfs piekrāt. Vienkārši ir saņemtas ļoti labas atsauksmes gan no bērniem, gan no bērnu vecākiem, ka viņi atnāk stundas laikā izmācās. Visa diena viņiem ir brīva sportot, iet tur uz muzikas skolām, mākslas skolām, viņi stundas laikā to izdara, un vecākiem nav pēc darba, ar viņiem Tas ir tāds ieteikums. Es īstenībā sakarā to gribēju paskatīt, kā izveidojusies vēl situācija. Ne šajā lēmumā, bet tajā lēmumā, kur tika piešķirta nauda visam gadam, bija ielikts nosacījums, ka naudu nesaņem tie bērni, kuriem šīs sekmes ir zemākas par 6. Un šobrīd ir tā, ka atnes mums šīs atskaitas, un par tiem bērniņiem, kuriem nav šis 6 vidējais, mēs naudu nevaram vairs samaksāt. Nozīmē, ka viņi zaudē naudu šī biedrības. Varbūt deputātiem ir vērts padomāt un mainīt arī to lēmumu. Varbūt mēs varētu prasīt no klases audzinātājiem, tā kā Iveta teica, šo attieksmi. Ja viņš cenšas, ja viņš nevar visi mācīties uz 9-10, šobrīd man ir nosacījums, ja viņš neatlasīt, viņam ir vidējais 6, un Renāti Guzmanis atlases izvērtējumu sanitājā, tātad, un rēķinu tikai par sekmīgajiem bērniem. Es saprotu, tad ir priekšlikums pamainīties šos te noteikumus. Un klases audzinātājiem saņemt atsauksmi par bērnu attieksmi. Kā viņam veicās? Jā, viņam veicās. Ja viņš iet uz sportu un visu trenēs, tad viņam ir panākumi.
Nē, Tad pie rīta, tad mēs sagatavosim nedrīkst būt nākošo sēdi. nesekmīgs, bet sekmīgam ir jābūt attieksme. Protams, tieši tie 6, jo 6 vidēs, jo bija viens bērns, kas vispār visu mēnesi bija noslimojis, un viņš bija viens piecinieks, un viņš neaizēja. Attieksme un plus attieksme ir disciplīna. Ļoti bieži šie sportisti Tās būs jāskalvā skolu, jā, šī Labi, kolēģi, vēl priekšlikumu jautājumu. Tad liek uz balsojumu, kas par šī domas lēmumu projektu apstiprināšanu. Pret, atturās, paldies. Domas sēde nākamā 27. martā. Komitejas sēde 20. martā finanšu, tautsājumniecības un kultūras un izglītības sporta jautājumu komiteja no rīta. 20. komitejas. Jā, sanāk. Tās ir trešdienas rīcība, kā tad. Veiksmīgu darbu.